Šajā video redzēsiet, kā ērti izveidot iebūvētā skapja piedāvājumu. Sākam ar jauna groza izveidi, atrodot New Projects ikonu. Bet esam jau izveidojuši grozu ar bīdāmām durvīm, kuru vēlamies papildināt ar iebūvēto skapi. Tāpēc dodamies uz My Projects un sameklējam vajadzīgo grozu. Dodamies uz Start Room Planner. Tālāk katalogā izvēlamies mājas mēbeļu sadaļu. Classic skapi. Spiežam uz Classic skapja atrodamās atslēdziņas ikonas. Un sākam ar nišas izmēru ievadīšanu. Augstums, platums un skapja dziļums. Skapja distance no grīdas šobrīd ir 0 mm, bet 4. sadaļā būs iespēja izvēlēties regulējumās kājiņas, kas mēbeli pacels par 8 mm. Pāriesim uz 2. sadaļu – materiālu izvēles. Šeit izvēlēsimies materiālu skapja korpusam. Varam veikt izvēli starp 18 mm un 25 mm skapju korpusu. Izvēlēsimies 18 mm korpusu. Piešķiram korpusam nepieciešamo materiālu. Ja ir nepieciešams, varam arī noņemt abas sānu sāncienas. Tad šiem plauktu galiem tiks nokomplektēti savienojošie leņķi. Šajā gadījumā atstāsim sāncienas. Pāriesim uz 3. sadaļu – vertikālo zonu sadalījumu. Sāksim ar vertikālo zonu skaitu izvēli. Mūsu gadījumā būs 3 skapja sekcijas. Zemāk redzam zonu platumus, kas tiek automātiski sadalīts vienādās daļās. Šīm zonām, protams, varam piešķirt sev vajadzīgos platumus. Lai to izdarītu, mums ir jāatzīmē custom zone vid. Tad varam atslēgt katru zonu un ierakstīt nepieciešamo platumu. Zemāk ar dzelteniem burtiem norādīti zonu platumi, kas nepieciešami, lai varētu lietot grozus un citus elementus, kas ir ar fiksētiem platumiem. Dodamies uz 4. sadaļu – horizontālie zonu sadalījumi. Sāksim ar muguras tipa izvēli. Ir 3 opcijas. Pirmā būtu bez muguras. Otrā ar 200 mm platu stiprības ribu. Trešā ar pilnu 18 mm mugursienu. Izmantosim stiprības ribu jeb reilu. Tālāk izvēlēsimies kādu no 3 skapja grīdas tipiem. Pirmais bez grīdas detaļas. Otrais ar apakšējo plaukta detaļu. Trešais variants – plaukts ar pamata detaļu 70 mm augstumā. Izvēlēsimies otro variantu – plauktu. Vidējā zona mums ir nepieciešama bez grīdas, tāpēc noņemsim ķeksīti pie nosacījuma, ka visu zonām ir vienāds grīdas tips. Šādu pašu funkciju varam izslēgt pie muguras izvēles. Atzīmējot support leg, tiek nokomplektēta regulējumā kājiņa, kas tiek iestrādāta sāncienās un paceļ mēbeli par 8 mm augstāk. Ja neatzīmējam šo, tad skapis tiek nokomplektēts bez jebkādām kājiņām. Jo ne plauktam ar pamata detaļu, ne grīdas plauktam netiek komplektētas kājiņas. Turpināsim ar 2. zonas iekšējo izveidi. Esam paredzējuši, ka vidējā zona būs bez pamatnes detaļas. 2. zona mums šobrīd ir sadalīta 2 horizontālās zonās. Šo 2 horizontālo zonu robežas varam identificēt ar centrālo fiksēto plauktu, kurš pēc noklusējuma būs 1000 mm augstumā no grīdas. Ar centrālā plaukta augstuma maiņu varam veikt izmaiņas zonu sadalījumā. Zilajā fontā ir norādīts augšējās zonas iekšējais izmērs. Pāriesim uz apakšējās zonas izveidi. Apakšējo zonu mēs varam sadalīt vēl vairākās zonās, bet šīs darbības mēs veiksim 1. un 3. skapja zonējumā. Apakšējā zonā mēs izmantosim drēbju stieņus. Kā redziet, drēbju stieņu konfigurācijas var būt vairākas un tās pašas mēs varam pielāgot saviem augstumiem un ērtībai. 2. zonu esam pabeiguši. Varam ķerties klāt 1. zonai. Šeit arī sāksim ar augšējās un apakšējās zonas sadalījuma koriģēšanu. Šajā zonā mums ir grīdas detaļa, tāpēc centrālā plaukta augstums tiek ņemts no grīdas detaļas. Tas nozīmē, ka ievadam par 18 mm mazāku augstumu, kā vidējā zonā, kur netiek izmantota grīdas detaļa. Un redzam, ka augšējās zonas iekšējais izmērs ir tāds pats, kā vidējā zonai 238 mm. Kā arī vizuāli plaukti ir vienā augstumā. Turpināsim ar apakšējās zonas tālāko sadalījumu.
Zonu sadalījumu skaits ir atkarīgs no plānotā elementu skaita un distanču daudzuma starp tiem. Lūk, plānoto elementu sadalījums pa zonām. Pirmā zona – izvelkams kurpju plaukts, kura zonas augstums ir 150 mm. Otrā zona ir tukšā zona, kas ir kā distance starp izvelkamo kurpju plauktu un atviknēm. 300 mm augstumā. Trešā un ceturtā zona ir movento atvilkne, katra 200 mm augstumā. Piektā zona ir fiksēts plaukts. Zonas augstums 18 mm. Sestā zona – 1032 mm augstumā, sadalīta ar pārliekamajiem plauktiem. Izvēlamies nepieciešamo zonu skaitu. Lai rediģētu zonu augstumus, ir jāizvēlās Custom Zone Selection. Pirmās zonas augstumu ievadam 150 mm, kas būs apavu plaukta fasādes augstums. Pārliecinamies, ka atrodamies pareizajā zonā. Un veicam elementu izvēli. Izvelkamu apavu plauktu. Otrā zona būs tukšā zona starp apavu plauktu un atvilknēm. Pārliecinamies, ka pārslēdzāmies starp zonām. Trešā zona – 200 mm augstumā, kas būs arī atvilkņu fasādes augstums. Ceturtā zona būs tāda pati kā trešā. Piektā zona būs 18 mm augsta, kur ievietosim fiksētu plauktu. Pēdējā sestajā zonā būs pārliekami plaukti. Ar šo būsim pabeiguši pirmo zonējumu un pārslēgsimies uz skapja otru pusi, trešo zonējumu. Trešais zonējums būs līdzīgs pirmajam, tāpēc nodublēsim to izmantojot kopiju zonu sadaļu. Redzam, ka abas zonas ir vienādas. Lai veiktu kādas izmaiņas trešajā zonā, ir jādeaktivizē dublēšanas lauciņš. Zonu augstumi tiks saglabāti, bet veiksim elementu nomaiņu trešajā un ceturtajā zonā. Elementiem ar fiksētiem izmēriem kā groziem un izvelkamajiem metāla plauktiem, zonu platumiem un augstumiem jāatbilst ar dzeltenajiem burtiem norādītajiem izmēriem. Ja tie neatbildīs, tad šie elementi neparādīsies izvēlē. Sestajā zonā pārliekamos plauktus nomainīsim uz drēbju stieni. Pāriesim uz nākamo sadaļu – furnitūras krāsas. Plauktu turētājus varam izvēlēties divās krāsās – melnā vai hroma. Urbumu skaitu pie pārliekamiem plauktiem arī varam mainīt. Tie var būt 3, 5, 7 vai 9 urbumi. Drēbju stienim un to furnitūrai arī ir krāsu opcijas. Grozi ir ne tikai sudraba krāsā pieejami, bet arī antracīta tonī. Fiksēto plauktu stiprinājums ir iespējams izvēlēties melnus. Pārējam uz sesto sadaļu – atvilknes. Atvilkņu opcijās varam precizēt, kādi mehānismi ir nepieciešami. Ar lielāku kravnesību, ar tiponu vai bez, ja paredzēti raukturi. Tālāk tiek veikta atvilkņu korpusa materiāla izvēle. Ja zinām nepieciešamā materiāla kodu, tad varam uzreiz to ievadīt meklētājā. Pārējam uz septīto sadaļu – raukturi. Pēc noklusējuma atvilkņu fasādes ir par 25 mm zemākas nekā zonā ievadītais augstums, kas kalpo kā rokturis. Atvilknēm izvēlējāmies tipu un mehānismu, līdz ar to fasādēm vajadzētu būt pilnā augstumā. Veicam nomaiņu uz no handle. Pārējam uz astoto sadaļu – apgaismojums. Klasisks skapja standarta apgaismojuma risinājumā tiek piedāvāti LED vertikālie profili, kuri tiek iestrādāti sāncienu priekšējos sānos. Skapja konfigurācija ir pabeigta, saglabājam to. Nopozicionējam skapi nepieciešamajā vietā. Un pārslēdzamies uz 3D skatu. Varam apskatīt skapi, izslēdzot fasādes. Tas nozīmē, ka durvīm arī tiks izslēgti pildījumi. Pārslēgsimies uz pretskatu. Redzam, ka grozus un atvilknes varēsim atvērt, durvis nebūs priekšā. Ar šo arī pabeidzam ieskatu skapju piedāvājumu izveidē.